Uzmanību! Runā zvaigzne! Tā, šodien pēcspēles dienā mēs veiksmīgi nospēlējām ar Priedaini. Rezultāts saspringtā spēlē 2-1. Un man ļoti patika spēle, lai arī tur brīžiem bija saspringti momenti, bet kopumā ļoti skaista spēle. Novēlu arī visu nākamās spēles tādas pašas, un lai mums izdodās uz priekšu iet pa punktiņiem uz priekšu. Par uzvarām. Un tagad spēles labākie momenti. Jau Priedaini uzbrukumā. Mēģinās nostāties zonā, meklē uz vidu. Un pirmais metiens. Labi atlākošā Rīta, tomēr Priedainis spēlētājs netiek pie tās un nespēja gūt vārtus. Un vai vēl tiks uz metienu. Abas komandas atrodas vienā no grupām. Priedaini ir 2. vietā. Savukārt Patriotu komanda ir jau 6. Nu jau visu spēli. Un Reiniks ar Švinku 2-1 iziet. Ļoti labi piespēle uz otru pusi un Vladislavs Belejs. Nu, kā jau parasti, viņš izlaiž priekšā un atvēra Švinkas mēģinājumu gūt vārds. Un Reinikam iespēja, diemžēl nesanāk metiens. Mētā Patriotu aizsargus pa labi un pa kreisi. Tomēr netiek viņa uzbrukuma zonā. Un Švinka vēl viens metiens vārtus stāps. Pārspēja Beleju, tomēr nepārspēja vārtus. Jā, noķer uz maiņas pretuzbrukumā dziļums šobrīd ar Ripu. Cauri zilai zonai viens pats dodas. Atliek tikai Belejs. Labs metiens tuvajā stūrī, tomēr Belejs. Veiksmes dēļ vai meistarības dēļ tomēr atvēra šo metienu. Nu jau neprecīzi piespēle no Priedaini spēlētājiem. Staļuns zonām. Švinka Ripu, meklē partneris. Un Švinka atkal ar nērto Pārliknis. Vēl viens uzmetiens pēc Trautmaņa vārtiem. Un abas komandas ir pilnā sastāvā. Belejs nedaudz pavēlu signalizēja to, kad ir iznācis. Un metiens vārtiem, Rikošets un vārti. Vārti Ripa vārtos. Cik neveiksmīgs metiens. Jā, šajā situācijā Trautman nevar vainot tur. Tika izmainīta Ripas trajektorija un Ripa izslīdēja kaut kur starp padusīt vai arī virs ceļsari. Ļoti grūts metiens, kur atvairīt. Cik pēdējā brīdī redzēja, tomēr atstās Ripa pa padusi un krita lejā pret kājsargu. Pret kājsargiem. Un iekšā vārtos. Nu, es nemāku. Man arī tā nepārāk. Vienmēr vai pārlido vai arī vārtu. Jā, vai tu virsū vārtsargam vai arī pāri vārtiem. Patriks Švinka būs vēl viena iespēja pārsargu vārtsargu. Un Belejs. Izklupiena un nu, nav vārtu. Un tomēr Priedaini neizmanto šo kļūdu. Un Patrioti atgriežas uzbrukuma zonā. Patriks Švinka ļoti labi nokontrolē Ripu piespēli. Belejs atlākošā un netrāpa pa vārtiem tomēr Patrioti. Metiens garām vārtiem. Nu jau mazākums Priedainai, tāpēc nebija pārmetiens. Jā, tieši tā. Laba piespēle no Folkmaņa. Būs 2 minūtes. Priedainai. Vārtsargs atstāja savu laukumu Patriotiem. Un Švinka uznāk laukumā. Ļoti bīstams vairākums. Meties pa vārtiem. Švinka vārti! Ar 5. reizi tas notika. Belejs ļoti dusmīgs saviem aizsargiem. Švinka kā ļoti bīstami. Tomēr klusi kā labs pievilka vārtiem tūmā un uz atlēkošās superīgi nostrādāja. Kas par vārtiem? Jāuzteicis Trautmans, cik ātri atstāja savus vārtus, lai iegūtu šiem Patriotiem vairākumu, 6-5 un uzreiz bez vairākumu 5-4 izmantoja šo iespējumu guvu vārdus. Nu, tas transports. Jā. Braukt pēc darba, labs metiens tālajā stūrīs Trautmans. Vai viņš būtu paspējis nolikt šo ķērācienu? Nezinu. Atkārtots metis, kur ir Ripa? Rikošets labi raida Ripu ārā no zonas. Tomēr aizsargs to piespēli pārķer. Švinka vēl viena iespēja. Laba piespēle Reinikam. Un Reiniks metiens un Belejs. Kas par seivu Belejam? Ļoti skaisti.
Ja būs vārds, Laba diagonāla piespēle. Un Švinka 5. reizi. Atvainojos 6. metiens. Un tieši puncītī. Belejs nostājās. Laba pozicionēšanās ir šim 40 gadus vecajam, tomēr augumā ražanajam vārdsargam. Bet, paskaties uz tiem pretuzbrukumiem no Patriota zonas. Jūs varēsiet atbalstīt Ķekavas komandu, Pelēko Kardinālu komandu un citas komandas. Jā, labi piespēle! Vārti! Kas par izspēli? Šobrīd ļoti paniko aizsardzības līnija Priedainē un Patrioti to turpina izmantot. Belejs uz visām pusēm lāmājas uz saviem aizsargiem, tomēr Patrioti neļauj viņiem atvilkt elpu. Tas arī rezultējas ar vārtiem. Ļoti labi izspēlē Patriotu uzbrucēja līnijas. Ja nemaldos, tad Reinis Vološins guva vārdus. Kā pirmais gāja, iespējams, ka viņš arī guva vārdus. Apsveicam Reini, ko sagaida Patriotus. Labi nospēlē. Metiens. Bērām. Pirmais pie tās Miglāns. Labi piespēlē vidu. Un atlēkošā tomēr nesaglāba Folkmanis šo te uz ripiņas. Tagad jau Miglāns pret Patriotu. Un Folkmanis vēlreiz dar nēr to tuvājās turī nesanāca. Tagad jau neliela sagrūstīšanās aizsargam pret Folkmani. Labi nospēlē šeit. Kritienā bloķēja dar, ko var Rāzna, lai glābtu savu vārdsargu Strautmani. Un Folkmanis. Labi, Folkmanis tiek pie ripas. Un ies uz vidu. Un metiens. Un Belejs kontrolē situāciju. Ļoti ātri Folkmanis izvirzījās pāri savam aizsargam, lai kontrolētu šo situāciju. Vienkārši stāvot pretī, Rāzna izmantoja to iespēju. Belejs atkal glāb situāciju. Ar žestiem signalizē aizsargiem, kur atrasties uz laukuma. Uzmetiens pa Strautmani. Un bīstami! Kā Strautmanis! Priedainai nav variantu. Jāspiež. Jā, ja viņi grib tuvākajās 5,5 minūtēs gūt Un iet uz vidu! Metiens tur ir ripa! Piespēli! Kas par Kučerova stila piespēli Priedainas spēlētājiem un... Jāsaka, Patrioti pamazām sāk sēsties šajā spēlē, ņemot vērā to, ka rezultāts 2-1 un Strautmanis. Rāzna met ārā no zonas, tas viņam izdodas. Jau Lovčīs ieslidojas. Un pārtur piespēl Švinka. Kas tagad būs? Piespēl uz otru pusi, metiens Belejs. Kas te notika? Spēle turpinās. Uzvara. Ļoti svarīgi tabulā noteikti. Bet ļoti skaisti spēle, ļoti skatām. Cerams, arī skatītājiem patikās. Un šobrīd spēles labākie spēlēja Koropkovs un numur 43. Vološins. Apsveicam. Pelnīti.